Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien mēs uzsākam raidījumu diskusiju ciklu Izzini sevi, iepazīsti dzīvi. Dianētika ir mācība par to, kā prāts ietekmē ķermeni, par to, kā atgūt dzīves sparu, enerģiju, uzmanību un kā dzīvē kļūt laimīgākam. Ikdienā pie mums vēršas daudz cilvēki ar dažādām problēmām, bet kopsaucējs visiem ir viens. Ir cilvēki sapinušies problēmu risinājumos un mazinās laimes sajūta. Savukārt dianētikā mums ir atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Un tās autors, aprakstot, dodot šīs atbildes, viņš viņas deva visiem cilvēkiem. Nevis tikai kādai mazai izredzēto saujiņai. Un tādēļ gribam dalīties ar jums, cienījamie skatītāji. Un šodien manas viešņas ir divas brīnišķīgas sievietes, veiksmīgas katra savā jomā, Signe un Rita. Sveicināti, dārgie skatītāji! Un šodienas tēma ir īpaša. Tā ir īpaša katra cilvēka dzīvē. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies, ko mēs gribam, ko mēs viens otram vēlam. Tā ir laime. Un pirmais jautājums ir tāds, ko jums dzīvē ir devusi dianētika un kā tā ir palīdzējusi jums kļūt laimīgākām? Tādā vienā vārdā es teiktu, pats galvenais vārds un rezultāts no dianētikas manā dzīvē, es teiktu sapratni. Kā es esmu sapratusi pati sevi, kas es esmu, ko es varu, un kad cilvēks zina sevi, viņš jūtas daudz brīvāks, daudz pārliecinātāks. Tas arī dod šo te laimes sajūtu, kad tu saproti arī citus cilvēkus, dzīvi, ka man vairs nav jautājumu, kāpēc notiek tā vai savādāk. Apmēram tā. Paldies, un Rita, kā tev? Ko man devusi dianētika? Inga, es tev gribu uzdot tā kā pretjautājumu. Vai tu piekrīti tādam teicienam, ka katram cilvēkam ir skeleti, kurus viņi glabā skapī? Vai Dievs, kāds briesmīgas nots mēs sākam. Bet, laikam jāpiekrīt, ka katram cilvēkam ir kaut kādas lietas, kuras mēs gluži negribētu iznest visas sabiedrības apskatīšanai. Bet kāds tam ir sakars ar laimi? Jā, Inga. Tu zini, man arī tādi skeleti bija. Apgūstot dianētiku, labāk saprotot sevi, dzīvi, cilvēkus, strādājot ar sevi un pilnveidojoties, es atbrīvojos no liela skaita skeletu. Man bija šīs zināšanas, kuras es varēju pielietot dzīvē. Es varēju palīdzēt cilvēkiem, līdz ar to es kļuvu laimīgāka. Un tas mani piepildīja. Un katrā ziņā man dzīve kļuva arvien labāka. Paldies. Es tev nejautāšu par taviem skeletiem. Labi, to mēs atstāsim. Mēs atstāsim citai reizei. Bet klausoties jūs, es saprotu, ka acīm redzot ir kaut kāda formula. Es esmu dzirdējis un principā ir izplatīts viedoklis par to, ka laime ir tad, kad visi veseli. Laime ir tad, kad ir daudz naudas. Laime ir tad, kad ir ģimene. Laime ir tad, kad viss ir labi. Jā. Vai ir kāda formula, vai ir kāds kopsaucējs? Tas ir zināmu šķēršļu, jau apzinātu šķēršļu, barjeru pārvarēšana, ejot uz man zināmu mērķi. Tad, kad tu zini dzīvi, kad tu pazīsti cilvēkus, kad tu saproti sevi labāk, tad tev šie mērķi ir tavi, un tu jau paredzi, ka būs kaut kādas grūtības, un pārvarot tās, tu sasniedz to mērķi, un tad ir tā laimes sajūta, ka tu zini, ka tu saproti, apzināti uz to mērķi. Jā. Un, ko es gribētu tikai piebilst, ka laime nenāk no ārpuses.
ka visa tā laime, kas ir iespējama, ir tevī pašā. Un, pilnīgi kaut ko pretēju es esmu novērojis, kā cilvēki cenšas veidot attiecības. Ja? Kā cilvēki grib atrast to otru cilvēku, un ka tad viņš kļūs laimīgs. Ja? Ir it kā tāda sajūta, ka mēs gribam kļūt laimīgi uz tā otru cilvēku rēķina, bet tas jau nav iespējams, tas ir viltus mērķis. Jā, es Signe pilnīgi piekrītu, ka cilvēki sēž un domā tā, ka tā laime man uz tā plauktiņa jau kāds ir nolicis to laimi, vai es iešu pa ceļu un iešu un noteikti, kad aiz tā līkumiņa man tā laime būs. Nē, tā nenotiek. Tā laime ir pašam jāveido, jā. Tad ir pašam izveidot laimi, tas ir tas gandarījums, jā. Tātad veidot, darīt, jā. Mērķi. Jā. Jā. Bet man tas mazliet atgādina vēl citus vārdus. Plānošana, ražošana, un tas kaut kā liekas tā smagnēji un bišķi garlaicīgi, vai tā nav? Kā tas ikdienas dzīvē varētu izpausties? Es salīdzinātu to ar ceļu, man zināmu ceļu. Es redzu ceļa galā mērķi. Un tad, kad es zinu dzīvi, zinu cilvēku, zinu situācijas, protams, ka man ir ceļa malās stabiņi. Un es arī redzu un pāredzu, ka man būs šķēršļi, es viņus pārvaru. Protams, kad tā ir, kad dzīvē kāds visu laiku grib tevi no šī mērķa novirzīt. Jā. Situācijas, cilvēki, bet tie ceļa stabiņi, jā, palīdz man nenovirzīties, jā, lai es neuzbrauktu apmalītēm. Un solīt pa solītim pārvarot šos šķēršļus, man ir šī laimes sajūta, un es esmu pietuvojusies tam mērķim un sasniegusi. Yes, ir! Jā, ka es gribu arī piebilst tai plānošanas idejai, jo, ja tu neplāno savu dzīvi, tad dzīve plāno tevi, un tad rodas tas mums visiem zināmais slavenais sindroms stress. Jā, jo ko tad tas nozīmē? Ka tu zaudē kontroli pār sevi, pār lietām, pār dzīvi. Un tas ir līdzīgi tā, kā es teicu par laimi, ka laime nenāk no ārpuses. Tad šeit ir tāpat, ka tas radītājs un tas cēlonis, kas nosaka tās lietas un kā tas viss būs, esi tu pats. Ja, tur nav ārpusē neviens, kas tev iedos vai sariktēs vai palīdzēs. Tu pats. Un tad varētu būt, jo tu pats esi harmoniskāks, sakārtotāks, jo vieglāk vari iet uz šo mērķi un pārvarēt tās lietas, kas šai ceļā mums tiek liktas priekšā vai parādās, ja? Un arī dzīvot sakārtotāku dzīvi. Jā. Bet vai varētu tomēr kāds piemērs no dzīves? Kā tas dzīvē notiek? Man ienāca prātā piemērs, es atļaušos varbūt tās piemēru no savas dzīves. Ir tā, kad pirms 10 gadiem bija mērķis uzbūvēt māju. Būvējām māju, arī tas viss bija plānveidīgi un solīti pa solītim, ar neskaitāmām grūtībām un šķēršļiem, jā, no dažādām pusēm. Māja tika uzbūvēta, un tā bija tiešām liela laime un gandarījums. Un tad paralēli tam es sapratu, ka ar māju nepietiek, es gribu skaistu daļdārzu. Es tiešām gribu skaistu. Bet skaistu daļdārzu es arī plānoju 10 gadus. Katru gadu kaut ko iestādot, pārstādot, pārveidojot, ieguldot milzīgu darbu, smagu darbu. Es varu teikt, tagad man ir tiešām skaists daļdārzs. Un tagad nākamais solītis, jāiet uz to, lai man būtu sakoptākais dārzs tajā pilsētā, kurā es dzīvoju. Ja? Tad es atkal iešu uz nākamo solīti. Ja? Bet tas ir plānveidīgs un tas ir liels darbs. Un es visu laiku kaut ko gribu radīt. Un tas ir tas gandarījums un prieks.
Tavs daļdārs tiešām ir ievērības cienīgs. Jā, tu taču, man liekas, biji. Mēs Es biju, un es pat redzēju arī žurnālā nofotografēt tavu dārzu. Bija tāds gadījums. Bet patiešām tas dod laimes sajūtu. Nu, milzīgu. Milzīgi tas, kad pirmkārt tu redzi rezultātu, ja? Un tas ir process nepārtraukti, tu strādā, ja? Tu pie tā strādā un veido, ja? Bet dažkārt gribās vienkārši tā atgulties un vienkārši būt laimīgam. Jā, uz 5 minūtēm. Man ko gribās pateikt, kā lielai Latvijas patriotei, es gribu pieminēt tos cilvēkus, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, un tie ir Latvijas sportisti. Un es sekoju Twitterī līdz mūsu pludmales volejbolistiem, ja, ko Aleksandrs Samoilovs raksta. Ja, kā valstī, kurā vasara ir apmēram 3 mēnešus, ja, cik mēs medaļas un cik zeltus esam dabūjuši. Ja. Un tas ir milzīgs darbs, milzīgs mērķis, bet es domāju, ja tu gribi, ka viss ir iespējams. Ja. Tāpat Pekinā mūsu Laura Ikauniece. Nu, super. Un arī tā ir laime. Jā. Tā, tie mērķi var būt visdažādākie. Un tagad varbūt paskatīsimies nelielu video materiālu, kas ir arī par šo tēmu, par laimi. You're really not that talented. You're not attractive. Too fat. You're too short. Too old. Man, you're garbage. Do you really think you're gonna make it? Nobody really makes it anyway. Why don't you just give up? Give up. Give up. Give up. Just give up. Varbūt jūs varētu komentēt. Tiešām mani emocionāli ļoti iespaidoja šis īsais video materiāls, bet kā jūs varētu komentēt? Signe, varbūt, es teiktu, tas ir tā, kā dzīvē notiek. Ja? Mēs tiešām laikam viens otram labu vēlam. Ja? Vēl piedevām nevajadzīgi saliekam šīs te barjeras. Ja? Tu neko nevari un tev jau nesanāks. Un taču ir jāuzmanās un tā tālāk. Pazīstamas lietas dzīvē. Jā, tas nav paņemts nekur no mēnesa. Ja? Attiecībās. Ja? Cilvēks viens otru kritizē. Ja? No saviem draugiem, ja? Esmu daudzreiz dzirdējis par sievām, kas zāģē. Aha, ir dzirdēts. Jā, no rīta arī līdz... par vīriem. Jā, tā ir, diemžēl. Jā, un droši vien arī jūs esat saskārušies, kad zāģē bieži vien vai apstādina, vai varbūt arī nesaprot, ja? Visbiežāk tuvinieki, paši tuvākie cilvēki, ja? Kuri patiesībā, jā. Patiesībā it kā labu vēlot, viņiem liekas, ka būtu pareizi, ja es to nedarītu. Jā, kaut kā apstādina. Jā, apstādina. Un īstenībā ir tā, ka visgrūtāk ir ar tiem tuviniekiem, ja? Kad tev vieglāk ir izstāstīt savu mērķi un savus nodomus svešam cilvēkam. Ja? Bet viņi jau grib pasargāt. Tikai labu, jā. Viņi grib labu, viņi grib pasargāt no tām grūtībām, no tiem šķēršļiem, ko jūs minat, ja? Kurus viņi jau zina. Viņi jau prognozē, ka darot to un to, viņi jau kādreiz ar to ir sastapušies un cenšoties, kā jūs sakat, labu, cenšoties pasargāt, lai nebūtu tie negludumi uz ceļa. Ja es nebūtu apgūsi dianētiku, tad droši vien es arī uzklausītu un es darītu tā, kā man saka, ja? Bet saprotot sevi, izzinot dzīvi, dzīves principus un likumsakarības, ja?
man ir vieglāk tikt galā, ja arī man ir šīs problēmas. Es vieglāk viņas risinu. Es eju vienkārši un risinu to vieglāk. Ja? Bet es eju uz savu mērķi, ne citu cilvēku, teiksim, piešķirtu mērķi vai tas, ko citi cilvēki vēlās no manis redzēt. Jā, es absolūti piekrītu. Jā, un šeit ļoti svarīgi ir tieši šī attieksme. Jā, un saprast, ka tu esi savas dzīves saimnieks, neviens cits. Dažkārt cilvēkam gribās, lai viņam kāds palīdzētu, dotu padomu, atbalstītu, bet tie pareizie lēmumi tomēr ir tie, ko cilvēks pieņem pats patstāvīgi. Kā lai zina, kurš lēmums būs pareizais? Grāmatā Dianētika ir aprakstīts tas, kādēļ cilvēks vilcinās, kādēļ viņš dažkārt nevar uzdrīkstēties, kādēļ viņš dažkārt no kaut kā baidās. Un šai grāmatā ir apkopots arī vienkāršas metodes, kuras var pielietot jebkurš cilvēks, vien izlasot grāmatu. Bet dziļāk apgūt šo mācību jūs varat pie mums Latvijas Dianētikas centrā. Pie mums cilvēki var mācīties klasē un saņemt individuālu palīdzību. Mācības nemaz nelīdzinās tam, kā māca skolā. Individuālā nodarbību laikā jūs varat atgūt enerģiju, kļūt dzīvespriecīgāks un atjaunot savas spējas. Latvijas Dianētikas centrs atrodas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 20, Office 2, un vairāk par mums jūs varat uzzināt mūsu mājaslapā www.dianētika.lv. Ziedu salonā Alora ziedi, rotājumi, dāvanu saņemšanas pakalpojumi svētkiem un ikdienai, visiem dzīves gadījumiem. Ziedu salons Alora, jūsu vēlmes mūsu izpildījumā. Es nezinu, kā lai to vispār pasaka. Lūdzu, piedod. Es zinu, es esmu cūka un manai krāpšanai nav attaisnojumi, bet tā bija tikai viena reize. Tas notika benzīna tankā. Jau tajā brīdī, kad es pieliku viņai savas lūpas, es sapratu, es esmu pieļāvis milzīgu kļūdu. Vecīt, tu atkal ar kafiju sarunājies? Nu, labi, mēs katrs ejam uz savu mērķi. Un, protams, lielākoties cilvēkiem šie mērķi ir labi, pozitīvi, teiksim, nesoši sev un citiem kaut kādas labas lietas. Bet nav noslēpums, mūsu dzīvē ir arī cilvēki, kuriem varbūt ir, teiksim, viņiem ir pretējs mērķis. Ja šai gadījumā daļdārzu izveidot, ir liels prieks un gandarījums, bet tikpat labi var rasties kāds cits cilvēks, varbūt viņam to prieku rada izdemolēt, izjaukt, šķērslis pārāpties pāri žogam. Arī viņš sasniedz savu mērķi, arī viņš ir laimīgs. Vai tiešām tev liekas, ka viņš ir laimīgs? Es domāju, ka neviens mērķis, kas tiek sasniegts un kurš neveicina tā kā labumu cilvēkiem. Ja? Bet kāpēc viņš to dara? Viņam it kā mērķis ir un it kā viņš viņu sasniedz. Teiksim, no malas raugoties, šī formula darbojas. Te ir nezināšana. Nezināšana tieši par to, kā strādā šīs dzīves likumsakarības. Ja? Kā pats sevi viņš nezina. Jo patiesībā cilvēks savā būtībā ir labs. Jebkurš cilvēks? Jā, jebkurš cilvēks savā būtībā ir labs, bet tikai nezināšana, un tie skeleti, tie cilvēkam liek darīt neracionālas lietas, tās lietas, kuras grauj gan viņa dzīvi, gan apkārtējo cilvēku dzīvi. Es tā varētu teikt. Nezināšana un kaut kādas lietas, ko viņš tā kā slēpj, varētu teikt, ja? Jā, un es domāju, ka to varētu saukt par bezatbildību, un bezatbildību tādā veidā, ka cilvēkam liekas, es tur kaut ko izdarīju, un ka viņš izdarīja patiesībā citiem cilvēkiem, un es pagriezīšu muguru, aiziešu,
vai pārcelšos uz citu pilsētu vai uz citu valsti, ja, un neviens jau man pakaļ nedzīsies. Bet kas tad patiesībā ir lielākais soģis? Pats sev. Tā jau saka, ka pats sev. Tu vari samelot citiem, tu citus var piemānīt, bet sevi jau tu neapmānīsi. Tu taču patiesībā pats zini, ko tu esi izdarījis. Ja? Un tas jau spiež. Un tā tu sāc lēnām dzīvē iet uz leju. Bet mēs laikam vēlam mūsu skatītājiem iet nevis uz leju, bet iet tikai ar vienu uz augšu. Protams, jā. Un man vēl jums ir viens jautājums. Es vienkārši zinu. Es zinu, ka ir šis princips, un es zinu, ka jūs arī viņu esat apguvušas. Dzīves galvenais princips, kāds tas ir? Izdzīvošana. Izdzīvošanas princips. Ko tas nozīmē? Jo latviešu valodā vārdam izdzīvot ir pēc vārnīca 4 nozīmes. Ja? Un tur ir nozīme gan, teiksim, šis stāvoklis izdzīvot starp dzīvību un nāvi. Izdzīvoja, teiksim, cilvēks pēc, teiksim, smagas traumas, ja? Vai šajā nozīmē, vai izdzīvot ir knapi vilkt dzīvi. Tās definīcijas arī ir pareizas, tās arī ir. Ja? Ne īsti šajā nozīmē. Šajā gadījumā, ko nozīmē izdzīvot un ko nozīmē šis izdzīvošanas princips un kā tas sasaucās ar mūsu šodienas raidījuma tēmu ar laimi? Kā jebkas, kas ir dzīvs, ja, tad viņš vienā brīdī sākas un grib turpināties, eksistēt un vēlams pa augšupējošu. Ja? Piemēram, pat jūrmalā smiltīs zāle aug. Ja? Arī tā grib izdzīvot. Ja? Un tieši tāpat ir arī ar cilvēku. Jā, Signe, es pilnīgi piekrītu. Varbūt vienīgi mazliet vēl papildināšu, kad izdzīvot, tas ir, es vēl teiktu, ka sniegt maksimāli labumu apkārtējiem cilvēkiem, ne tikai sev, bet apkārtējiem cilvēkiem sniegt maksimālu labumu, ja? Lai tas, ko tu dari, dotu labumu citiem cilvēkiem. Un tas ir tas, kas palīdz tev izdzīvot. Tas tevi piepilda, tas dod tev enerģiju un tādu dzinuli darīt vēl vairāk kaut ko labu. Ja? Tas būtu tāda man atbilde. Jā, un tas, kas tieši ir dianētikā, ja? Tur ir iedots šis te caur kādu skatu punktu. Tad uz to skatīties, kā izvērtēt, ja? Kur ir tas optimālais lēmums, ja? Kā to novērtēt. Vai nozakt naudu un liekas, jā, es arī izdzīvoju, vai tas ir pareizais lēmums, vai jā, iet un grūt un strādāt un sasniegt. No jūs teiktā es saprotu, ka izdzīvošanu veicina, teiksim, katrā brīdī pareizu, tādu optimālu risinājumu pieņemšana. Pilnīgi pareizi. Un sadarbojoties. Viens pats, jā, tu nevar izdzīvot. Viens pats nevar. Jā. Un savukārt šī labā izdzīvošana nākotnē dod laimes sajūtu. Pilnīgi pareizi, jā. Un tā tevi atkal piepilda, un tu atkal vari enerģiski turpināt un būvēt jaunus plānus un sasniegt mērķi un dot labumu citiem cilvēkiem. Tā ir tā laimes sajūta. Jā, tas ir īpašs stāvoklis, un tu esi atvērts, un tu esi gatavs dot, tev gribas dot. Ja? Vai jūs esat kādreiz palīdzējuši cilvēkiem, vispār absolūti nedomājot par to, kas nāks atpakaļ. Ja? Tā ir tā sajūta, ka tu ej un dod un ieguldi un dalies, un dzīve tev apbalvo. Ja? Tas nāk atpakaļ. Jā, pilnīgi piekrītu, Signe. Paldies, mūsu raidījums šobrīd tuvojas noslēgumam. Un lūdzu, pasakiet dažus vārdus, dažus vēlējumus mūsu skatītājiem. Es novēlētu iegūt zināšanas, kā ar vieglumu un prieku dzīvot dzīvi, ja? Tikt galā ar problēmām, sasniegt savus mērķus, ja? Un šo te laimes sajūtu. Tas ir iespējams. Ko tad es novēlu skatītājiem? Es novēlu jums radiet, pilnveidojieties,
Strādājiet ar sevi, mācieties, sasniedziet mērķus un esiet laimīgi. Paldies mūsu raidījuma dalībniecēm. Un pavisam drīz, 20. novembrī, šeit studijā mēs runāsim par tik aktuālu tēmu kā darbs. Un šis raidījums varētu būt interesants visiem tiem, kam ir intensīvs darbs, kā arī tiem, kuri patiešām vēlas atrast darbu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Esiet laimīgi, gūstiet panākumus un piedzīvojiet uzplaukumu. Ar jums bija Latvijas Dianētikas centrs un es, Inga Cironaka.